Trešdien, 17. februārī no rīta Jēkabpils operatīvie un glābšanas dienesti saņēma informāciju, ka Jēkabpilī Neretas ielā, netālu no meža parka teritorijas, notikusi smaga autoavārija. Tajā pulksten 8:50 no rīta sadūrās automašīna Ford Sierra ar pretimbraucošo automašīnu Mazda Premacy. Automašīnas Ford vadītājs, kāds 1991. gadā dzimis jaunietis, veicis apdzīšanas manevru un tādēļ iebraucis pretējā joslā, pa kuru pārvietojās automašīna Mazda, kurā atradās 1965. gadā dzimis vadītājs un viņa meita. Frontālā sadursmē spēcīgi bojāti abi spēkrati, jo izvairīties no pretimbraucošā Ford vadītājs nav spējis. Vidusdaugavas televīzijai pastāstīja automašīnas Mazda vadītāja sieva, kas vēlāk ieradās notikuma vietā. Negadījuma vietā ieradās policijas, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki, kā arī divas neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes, kas visus trīs cietušos nogādāja Jēkabpils rajona centrālajā slimnīcā. Traumatoloģijas nodaļas vadītājs Jurijs Solovjovs gan atteicās komentēt un sniegt sīkākas ziņas par cietušo veselības stāvokli. Jāatgādina, ka slidinos laikapstākļos automašīnu vadītājiem jābūt īpaši uzmanīgiem un jāizvēlas braukšanas apstākļiem un ceļa seguma kvalitātei piemērots ātrums un braukšanas tehnika.